Ko sveicināti visiem šajā skaistajā rudenī. Un rudenis, man liekas, pārsteidz ar savu skaistumu, ar lapu krāsu, ar to iekšējo sajūtu, ka beidzot laiks ir priekš sevis. Ja? Jo, kā mēs zinām, ka vasara ir tas aktīvais periods, kad mēs ļoti daudz kur dodamies, esam aktīvāki gan dārza darbos, gan vispār apceļot varbūt dažādas vietas. Ja? Un līdz ar to mums būtu arī jāpiedomā par to, kā jūtas mūsu organisms pēc šīs vasaras. It kā viss ir kārtībā. It kā viss ir kārtībā, mums daudz vitamīnu ir gan no ogām, gan no visādiem dārzerīšiem, bet kas līdz ar to visu nāk mūsu organismā. Un par to arī pārunāsim. Tātad rudenī veselība. Pirmais, pie kā es gribētu pieskarties, ir mikroelementi. Mums liekas, kāds sakars mikroelementiem un rudeni, bet vistiešākais, jo par cik mēs esam vasarā aktīvāki un ir karsts, mēs bieži arī izsvīstam. Un viens no tiem iemesliem, ka mēs izsvīstam, mēs zaudējam arī šos mikroelementus. Un tiklīdz kā mēs esam zaudējuši kaut vienu no mikroelementiem, tiklīdz sākās kāda problēma veselībā. Vai tas ir, teiksim, kaut kas imunitātei parādās, kaut kas locītamā vai kā. Tas jau ir tiešām tas kā neliels bankrutiņš mūsu organismā, jo, kā viena ārste teikusi arī Covid laikā, ka ir nepieciešami šie mikroelementi, ir tīpaši ūdens ar mikroelementiem bagāts, lai mūsu organisms spētu izcīnīt šo uzvaru par kādu no vīrusiem, baktērijiem vai sēnītām, kas ir nonācis mūsu organismā. Un arī izrādās, tad, kad mēs esam saaugstējušies vai kaut kādus gadu vīrusiņu esam noķēruši, arī tajā mirklī mēs šo te mikroelementu daudzumu zaudējam, jo organisms ir gudrs, viņš ņem šos te papildu spēku, viņš paņem šos te papildu mikroelementus, kas mūsu organismā kā rezerves un cīnās. Līdz ar to mēs esam izvesojušies, bet mūsos parādās daži ropiņi. Kā tad mēs varam iegūt šo te mikroelementu daudzumu, ar ko sākt, jo ir rudens un mēs negribam saslimt, mēs gribam būt veseli. Tad pirmais, ko es noteikti ieteiktu, tas ir tas pats korāla maina, kuram ir 70 mikroelementi, minerāļi, ja, un arī ocean mint. Tas ir viens no jaunajiem produktiem, man viņš ļoti patīk. Tad, kad es viņu izšķīdu ūdenī, man liekas, ka man organisms ir tā izslāpis, ka viņš grib dzert vēl un vēl. Tur ir pamatā magnīs, ja, un arī citi mikroelementi, kas pie tam vēl man patīk, ka tas ir no okeāna dziļumiem. Jā, ļoti, 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 ļoti labs. Ja. Tas ir pamats, ar ko mēs varam sākt, kad ikdienā mēs noturam arī šo sārmaino un skābo vidi līdzsvarā. Ja. Vēl klāt noteikti ieteiktu par mikroelementiem runāt, ir mūsu jaunais kalcijs. Ja? Viņš izskatās savādāk tie, kas zina, ja? Jo tas ir ņemts no sarkanajām maļģēm. Un šīs sarkanās aitas pārakmeņojās, un līdz ar to viņš ir ļoti vērtīgs mūsu organismā, jo šis kalcijs uzsūcās 100 reizes labāk nekā kāds cits. Ja? Un, tā kā tur arī vēl ir citi mikroelementi klāt, jā, arī magnīs, silīcijas, es nemaldos. Jūs varat pēc tam palasīt arī informāciju internetā. Ļoti, ļoti spēcīgs, ļoti labs. Bet, ja gribam tādu kompleksiņu, tas būtu Ultimate Max, kurā gan ir vitamīni, gan mikroelementi. Arī variants, jā. Tā kā pie tā ir jāpiedomā. Es kādreiz par to nedomāju, ir tīpaši jauns, tu vēl skrienam, daramies, mums nav problēma nekāda, bet tiklīdz kā mēs jau, teiksim, jau saskaramies ar kaut ko nopietnāku, tad mēs sākam domāt, kāpēc, kāpēc pēkšņi, ja? Nekas pēkšņi tāpat nenotiek. Lūk, par tiem mikroelementiem, man liekas, mums ir skaidrs, vasara izrīstam, mums jāsaliek ir atpakaļ. Bet kas notiek, ja mūsos ir organismā iedzīvojušies parazīti? Tas kādreiz bija tik dabiski, ka mēs nodevām analīzes skolās, ja? Bet pagaidām tas viss ir pazudis, it kā to vairs nav. Bet to ir vēl vairāk, jo mēs arī ieceļojam, un mēs šos te parazītus jau saskaramies ar tādiem, ko mūsu laboratorijas vairs nepazīst. Tātad, kas tie tādi ir? Par tiem parunāsim, un kādi ir tie simptomi patiesībā, ja, lai mēs varētu novērot, vai mums ir, vai mums nav. Ja. Tātad, mēs ēdam tos garšīgos visus vitamīnus, gan no ogām, gan no dārzanīšiem, augļiem, pilnīgi viss ir ļoti labi. Bet, ja to apēd kāds cits,
tad mūsos pašos netiek nekas. Un bieži vien ir tādi arī gadījumi, kad sievietes stāsta, ka viņas ēd tiešām ekoloģiski, bet izrādās, ka ir nogurums, ir bezspēks, un tā parādījās, jā, kad jau ieraudzīja, jā, vizuāli, ka tur ir kāds jau lielais darbs, jā, kurš tad visu to labumu ir paņēmis uz sevi. Nu, ko, pastāstīšu par to, kādas tad ir šīs te pazīmes, ja mums tie parazīti ir. Tie ir vieni no, ja, tās zobu griešanas, tas jau ir sīkumiņš, vai arī bērnam, ja, vai pieaugušiem, ja mēs ejam gulēt, mums parādās iekala, teiksim, uz spilvena, tad arī tas viens no iemesliem. Bet, piemēram, slikta dūša. Bet nevienmēr. Saprotiet, ir kāds, kurš parazīta veids. Es strādāju izglītības iestādē, un es ar viņiem saskaros ikdienas, un arī pat es saskārsies ļoti daudziem parazītu veidiem, kas parādā dažādi šo te simptomu. Ja? Tātad varbūt slikta dūša, varbūt arī caurēja vai aizcietēja. Kā nu kuram. Vēdera pūšanās, šīs te purkstēšana, gāze, ja, tas ir viens no iemesliem, kā var iedzīvoties tur parazīti. Ja. Sāpes vēderā, alerģiski izjutumi uz ādas un arī niezoši, ja. Nogurums, jā, sīkas tādas mazas pumpiņas var arī būt uz pieredzējis, ja. Galvas sāpes, ja. Tie ir vieni no, un kas ir svarīgākais, ir aizkaitināmība. Mēs esam ļoti tādi, nu, tā kā mēs stresaini, bet mēs uztveram daudz ko uz sevi par daudz, liekas, ka tas cilvēks tā nebija domājis, bet mēs to tā esam uztvēršus, jo izrādās, ka tieši parazīti kairina nervu galus, ja? Tāpēc arī bērns var būt ļoti niķīgs un negribiet gulēt, un tieši izrādās, ka parazīti aktivizējās naktīs, tieši miega laikā, kad mēs nevaram gulēt, viņiem tad sākās lielā ballite. Un arī ēšana naktīs arī viens no iemesliem. Arī šī neveselīgā pārtika, ka mums pilnīgi bērniem, jūs esat ievērojuši, ka garšo visi miltu izstrādājumi, makaroni, kartupelīši, cīstiņie un vairāk nekas. Un saldumu, protams, ja. Tas ir viens no iemesliem, ka to prasa kāds cits. Ja? Un, jo man ir bijuši tādi gadījumi, ka bērns vienkārši negrib neko citu ēst. Un izrādās, jā, ka viņam ir parazīti organismā, un šie parazīti bieži vien arī apēd mūsu fermentus, tie, kas sašķiet mūsu pārtiku. Bērns vienkārši jūt, ka viņš negrib ēst vairāk. Ja? Viņš nevar apēst, jo viņš zina, kad viņš jūt, ka organismā nevarēs sagramot, sašķelt to pārtiku. Ja? Līdz ar to tas arī ir ļoti svarīgi, ka mēs palīdzam bērnam tikt no šiem parazītiem vaļā, bet kā pastāstīšu pēc tam. Kas vēl ir ļoti svarīgi, ka šie parazīti var būt organismā visur. Viņu ir 150 veidi vispār, un mēs jau zinām tikai dažus. Ja? Un šie 150 veidi var būt visur. Gan galvas smadzenēs, gan locītavās, visur. Jo viņš nonāk mūsu asinsritē, un asins plūsma nonāk tālāk organismā. Tā kā arī tāds variants. Ja? Un piemēram, parazīti var arī izraisīt kuņģu dzarnu trakta infekcijas, kā arī aknu, žults, spūšļa, aizkuņģa dziedzera iekaisumu. Vienkārši, kāpēc es to minu? Jo vienkārši mums jāsaprot, ka reāli, cik parazīts var būt kaitīgs, ja, mūsu organismam. Ja, viņi nav tikai tā, kāpēc dzīvo un mums liek mieru. Tā nav, tur veidojās kaut kas. Tā kā jebkura slimība, kas ir mūsu organismā, tā nav tāpat. Protams, pirmais ir psiholoģija, protams, bet ja mums ir psiholoģija, mums ir nedomas, aizvainojumi, ja mēs esam stresa pilni, mums tāds darbs vai vēl kaut kādas situācijas, tad mēs saprotam, ka tajā mirklī mums imunitāte vājāka un mēs esam atvērtāki uz visu lieko, nevajadzīgo. Ja? Tas ir dabiski, tāpēc līdz ar to mums par to ir jāparūpējās jau laicīgi. Nu, lūk, kā tad mēs iegūstam šos parazītus. Ja? Nosaukšu dažus no, ka, piemēram, mēs apēdam cūgaļu, kas ir termiski neapstrādāta. Caur ūdeni, ejot peldēties, mēs norijam kādu malciņu, ja? Un bērnam tas ir pārsvarā, ja? Netīši pārtika, ja? Nemazgātas ogas, augļi, saldūdens dzīves lietojumi uzturā, viss ir kārtībā, bet tur var viss kas būt. Ja? Un Indra izrādās, ka nav obligāti jābūt dzīvniekam mājās. Ārsti stāstīja tādu stāstu, ka viņa devās pa parku
Un arī parkā tur ir bijis sunīts kaķītis, kurš ir izkārtojis, un šīs te parazīta oliņas jau lido gaisā. Un mēs viņus varam arī tādā veidā ieelpot. Tā kā, protams, viss ir atkarīgs no tā, cik mums ir imunitāte spēcīga, cik mums labi strādā, teiksim, kāda kuņģa skābe vai kā, kas to visu iznīcina jau pa ceļam. Ja? Bet tas, ka tie ir dzīvo organismi un dzīvo uz mūsu rēķina, tā tas arī ir. Ja? Un ko darīt? Kā tad no viņiem atbrīvoties? Pirmais, ko es ieteiktu pieaugušiem cilvēkam, ir parašilta programma, kuru izstrādājuši ārsti. Ir parašilta un parašilta plus. Tātad viņas ir atšķirīgas, teiksim, uz 1 mēnesi vai uz 2, bet viņas ir ļoti, ļoti spēcīgas. Parašilta plusā ir šādi te dabas augi. Šāda programma. Tur ir parafaits, kuram ir 12 dabas augi. Ja, ļoti, ļoti spēcīgs, jo tur ir gan krustnegliņas, gan melnais rieksts iekšā, gan tur bija tīmijāns, alteja, kumelītes, raudeņa un viss kā biškrēsli. Tur ļoti daudz augi kopā. Tad tur ir korāla burtuks, tas ir diždaļas sakne, un šī sakne palīdz gan aknām, ja, gan arī viņš pātrina šo te pašu attīrīšanās procesu mūsu organismā. Ja. MSM šeit ir, MSM tas ir sērs, un viņam arī ir C vitamīns, un tā ir biotīna bāze. Tātad palīdz izvadīt toksiskas vielas, jo ir antioksidantu iedarbība, bet kas vēl labāks ir, ja, viņš uzlabo ādu, matu un alu stāvokli, jo bieži vien parazīti ir tie, kas nobojā to. Un ja mati sāk krist ārā, varbūt kāds no šiem mikroelementiem, kas trūkst, ja, ko es minēju, tas varbūt arī noteikti cinks, viens no, un arī MSM sērs, kas ir svarīgs, bet bieži vien tie ir parazīti. Tāpēc vispirms mēs attīram, un tā mēs varam papildus visādas vieliņas klāt likt. Ja? Tālāk tur ir arī superflora, kas ir labvēlīgās baktērijas, un šīs labvēlīgās baktērijas ļoti sakārto šo te zemu trakta darbību, ja nav tad vairs tā rūkšķiras pūšanas process, vai ne? Un arī imunitāti ceļ, jo mūsu imunitāte 80% mīt mūsu zemu traktā izrādās, ja? Tā kā, ja tur ir kāds priekšā, tad tas vairs nav tik labi. Nu, lūk, ja mēs ņemam parašiltu plusu, kas man šobrīd nav rokās, ja, tur tad vēl ir klāt vēl asimilators, kas ir tie fermenti, kas palīdz sašķelt pārtiku un arī tos parazītiņus, arī atsevišķi, man liekas, kas ir ar C vitamīnu devu lielu un skudrukoku mizu ar selēnu. Arī tieši gan pret cēnītēm, gan pret baktērijām, nu tā kā. Ja? Tā kā tas būs pieaugušajiem, ja? Un es arī varētu ieteikt kādam no vidusskolniekiem, ja? Nu, jau ir redzēts un manīts, ja kaut kas ir, ja? Bet ko darīt bērniem? Kāpēc es te iesaku neko citu, kas varētu kaitēt mūsu organismam, kā no ķīmiskām vielām, jo tās, protams, atsaucās pēc tam uz kādu no orgāniem, īpaši uz aknām. Ja, man stāstīja viena sieviete, kam ir daudz sunīšu un katīšu mājās, tādam vecam sunītam iedeva tāds ķīmiskās zāles pret parazītiem, ja, un nākošajā dienā tas sunīts vairs nebija. Tāpēc, ka, ja palasam aknēs, jā, ļoti svarīgi, kāda ir mūsu jau aknu darbība, un kad aknu darbība viņa, nu, tā kā pabojā to darbību. Tīpaši bērnam, ja ietrunjam bērnam, tas ir viss, viņš vēl ir augošs un viss vēl attīstās. Ja? Tad es ieteiktu ļoti vienkāršu programmu, tas ir melnais rieksts, papaja. Ja? Kāpēc tieši šie abi kopā? Melnais rieksts arī pusi imunitātei, C vitamīns daudz, bet arī tas, ka viņš radīs šo rūgto vidu organismā, kas parazītiem nepatīk. Ja? Tas ir sārmains. Un izvedot viņus ārā, mēs nekaitējam nevienam orgānam, un ja vienalga, kurā vietā viņš atrodas. Jo melnais rieksts strādās uz visu organismu kopumā. Ja? Es arī saaugstēšanās laikā melno riekstu vienmēr izmantoju. Un papāja tie būs tie fermenti, kas palīdzēs sakārtot arī mūsu vēderiņu, jo, lai labāk ievēderizēja, gan palīdzēs sašķelt viņus pa ceļu un virzīt viņus uz izēju. Lai nav tā, ka zemi traktā veidojas kaut kāds sastrēgums. Bērniem pārsvarā ļoti garšo šie papāja, tāds sūkājums tabletītes. Ja? Un tiešām labi sajūta. Viņas lietoju vienmēr pēc ēšanas gandrīz. Ja es jūtos, ka ir jau pa daudz pēsts vai vakarā kaut kad nav bijis laika pa dienu, tad es vienmēr papāju paņem visu kā tiešām vieglāks sajūtu un labāks miedziņš. Nu, lūk, tas būs par šiem parazītiem. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. To iziet regulāri, vismaz 2 reizes gadā. Tas varētu būt rudens pavasaris, bet par cik es strādāju izglītības iestādē un man ir saskara nenormāli liela, es biežāk to izdaru. Tikai dēļ tā, ka arī tas būs labāk organismam, ja,
Tāpat mēs kumelīšu tēju dzeram bieži. Ne jau tāpēc, ka mums viņu vajag, bet tāpēc, ka mums viņa garšo labāk tādu nekā kaut kādu ķīmisko paciņāt. Nu, piemēram, tas ir no dabas, tas vienmēr dos kaut kādu labumu. Nu, lūk, tas ir par to. Bet tagad es jums pastāstīšu par to, kā tad mēs rīkojamies, ja mēs rudenī vai ziemas periodā vai pavasarī esam noķēruši kaut ko, kas, teiksim, jau tā ir kaut kāda jau signāls, ka mēs esam saaugstējušies, ja mēs jūtam, ka galva tā sāk spiest vai nejūtamies, enerģijas trūkst, ja. Tas ir viens no signāliem, ka mūsu organismam jau ir palicis grūti un viņš ar kaut ko netiek galā. Tātad mums jāpalīdz organismam, ja? Lai viņam ir pašam spēks, lai viņš izcīna visu, ja? Mēs organismam tā nedrīkstam darīt neko. Tādā veidā mēs viņu tikai pieredināsim, ja? Un viņš pats vairs necīnīsies. Ko tad es ieteiktu, ja mūsu organismā ir, piemēram, saaugstēšanās vai, teiksim, kaut kāda imunitātes pavaināšanās? Es noteikti to ieteiktu ar kaķenagu. Tikt galā tas ir kaķenags, ja? Kurš ir ļoti labs imunmodulējošs līdzeklis. Tiešām tāds augs ir, viņš aug, jā, viņš vijās ap koku, stumbru, un viņam ir tādi kā nadziņi tādi. Un viņi tādā veidā ieķerās tajā stumbrā iekšā, tāpēc viņš ir nosaukts par kaķenagu. Arī tiem cilvēkiem, tam ir laimes slimība, viņi jau šo kaķenagu lieto, jo tas ir vienīgais veids, kas var viņam palīdzēt. Ja? Kaķenagu ļoti droši var palietot, ja ir tāpat profilaktiski vienreiz dienā pieaugušies, piemēram. Ja? Bet, ja jau ir saaugstēšanās, mēs šīs devas varam palielināt. Apotais periods tās ir 3 dienas. Mums ir jāturpina līdz 5 dienām. Un tad, kad viss ir pazudis, jūtamies enerģijas pilni, tad mēs varam arī pārtraukt to lietošanu. Ja mēs jūtam, ka mums jau ir parādījušās, mums deguns pilns, nenāk nekas ārā, kakls tā kā arī krekšķis ir, bet nenāk nekas laukā, tad palīdzēs lakrices sakne. Lakrices sakne ir brīnišķīgs augs, šī sakne, kas palīdz atkrēpoties, ja? Palīdz izvadīt ārā. Tas attīra arī limfu, jo limfa ir mūsu kanalizācijas upe, gribas teikt tā, kas tad, kad, piemēram, mūsu imunitāte ir tikus ar kaut ko galā, tas pats vīrus, kas vairs nav dzīves, viņš nonāk mūsu limfātiskajā sistēmā un viņu virzam ārā. Tātad palīdzam ar lakrices sakni. Ja? Es vispatiesībā taisu tējā bieži. Ja? Uztaisu tējā arī akūtajā situācijā, es viņu varu visam klāt. Vienalga tas ir vīrus vai tās ir baktērijas vai kas cits. Es vienkārši uztaisu tēju un iebaru tur iekšā arī pārējās lietiņas, kas man ir vajadzīgas, un lietoju 3 reizes dienā obligāti, ja ir akūta situācija. Ja? Tālāk, ko es noteikti ieteiktu, ir skudru koka mīze. To zina visi, man liekas, kas mani pazīst, gandrīz. Ja, jo skudru koka mīze ir gan antibakteriāls līdzeklis, gan arī pretparazitārs līdzeklis, jo mums ir bijuši gadījumi, ka mazs bērns lieto tikai skudru koka mīzi, un tur nāk ārā nezinu kas. Ja? Un skudru koka mīze arī pret sēnīti. Tad, ja mums ir kaut kāda arī sieviešu sēnīte, vēl kaut kas ādas, kaut kādas problēmas, skudru koka mīze ir tad numur 1. Ja? Es viņu akūtajā situācijā, ja jau ir kaut kāds saaugstēšanās, ja ir jau slikti palicis vai kaklas sāp, es viņu bieži vien izsūkāju vai beru ārā, lai tiek uz kakla. Ja? Un tā es jau bieži šīs tējumus kopā ar lakrices sakni. Ja? Tas būs ļoti labs. Ja ir kaut kādi arī brūces, ja? Kur ir kaut kādas strutas, arī varam bērt ārā. Zobs sāp, arī varam uz zobiņu ārā. Paturam un pēc tam varam uzdzert ūdentiņu. Ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs un ļoti, ļoti labs. Ja? Tālāk, ko es noteikti, ja mūsu gadījumā jau ir temperatūra, ir kaut kāds vīrus, ka ir baltās iesniņas parādās caurspīdīgā, drīzāk tāda baltās. Ko mēs darām, ir H-500. H-500 es vispār ieteiktu katru dieniņu viena no rīta, kad jūtam, varbūt kādu pauzīti, bet viņš ļoti sasārvinās mūsu organismu. Jo sārvainā organismā mūsu imunitāte strādās super labi, ja, un tajā mirklī mums nebūs nekādas attīstības, ne tā vīrusa attīstība, ne baktērija, nekāda. Tad H-500 neiesaku lietot kopā ar ķīmiskām zālēm, jo ir 2 varianti. Vai nu viņš nelaidīs to ķīmiju tālāk šūnā, vai nu viņš ielaidīs vēl dziļāk, ja? Jo man ir bijuši gadījumi, ka es dodos pie zobārsta, es izdzērusies H-500, tur redzu sāpes, visas viņas iedzērus, ja? Man nepalīdz neviena šprice, tātad pret sāpju šprice, neviena anestērija man nepalīdz, man špricē 4-5 reizes,
Tomēr kaut ko sāk just. Ja, tad līdz ar to viņš vienkārši nelaida tālāk šo ķīmiju. Ja. Un kā mēs viņu lietojam? Vislabāk ir viņu izšķīdināt ūdeni, lietot siltu. Ja kurā gadījumā, ja mēs esam saaugstējušies vai kaut kas ir noticis organismā, viennozīmīgi lietojam siltu ūdeni, korēmainu ūdeni siltu, ja, un H-500 arī siltu. Bērnam dodam mazākā glāzītē, jo viņš visu tāpat nevar izdzert. Ja. Un es atceros, kā viena ārste teica, viņai konsultāciju prasīt, es jau biju sen atpakaļ, un es saku, tam cilvēkam tā, viņa saka, cik izdzer ūdeni dienā? Un es saku, kaut kādu 2 litri. Viņa pateica, tas ir piliens jūrā. Jo tad, kad mēs esam saslimuši, ja mums kaut kas jau ir organismā nonācis, obligāti vienkārši jāskalo viņš ārā viss. Tur ir nepieciešams daudz vairāk ūdens un mazāk ēdam. Un arī esat ievērojuši dzīvnieki, viņi nekad slimu neēdīs. Viņi iespadzerties ūdentiņu, jo tad, kad mums ir organismā kaut kas nonācis, tajā mirklī visas imūnšūnas, viss aiziet, ja mēs ēdam kaut ko, ja, aiziet uz šo te ēdienu pārstrādi, un tad, kad viņi jau skatās, ko ielaist, ko neielaist. Ja. Līdz ar to viņš necīnās ar to, kas ir nonācis organismā liekas, nu tā. H-500. Arī spēcīgs antioksidants, brīvos radikāļus savās. Es esmu īstenībā satikusi arī to pašu zinātnieku. Viņš bija tik laimīgs, ka tieši Koreja klubs ir izvēlējuši šo H-500 un palaidis pasaulē, jo viņš redzēja, ka tas ir tik spēcīgs un kā es arī zinātniski ir pierādījumi, ka sārmainā vidē neattīstās neviena vēža šūna. Tāpēc mums jādomā par to sārmonu vidi, jo stresa laikā mēs saskāpstam. Tas ir arī svarīgi. Un kas ir par sudrabu, kolidālais sudrabs? Kolidālais sudrabs ir ļoti plaša spektra. Es viņu arī esmu lietoju arī aizējot vai uz skolu vai kā, jo tad, kad mēs, piemēram, saskarsam ar cilvēkiem, ja tur kāds ir puņķēns vai riesnām vai vēl kaut kā, tu vienkārši kaut vai ārēji arī viņu apūt sevi un nelaidīs tālāk vienu virusu, jo tas ir sudrabs, tas ir antibakteriāls līdzeklis. Viņu, ja mums kakls sāp, mēs viņu varam gan ar teikrotīt, gan dozadoru uzlikt klāt un pūst kaklā. Gan, ja mums ir riesnas, mēs abās nāsiņās pilinām ar pipetīti. Ja mums ir konjuktivitītes vai acu slimības, arī pilinām tīram actiņas. Ja austiņas sāp, arī pat Lori iesaka, abās austiņās reizē jāpilina, vienu pēc tam otru, lai neaiziet tā infekcija tālāk uz otru ausi. Un arī brūces, ja brūces kaut kādas atvērta brūce vai niezoša, ja, ir arī sudraba gēls, tieši tāds pats tikai gēls, brīnišķīgi noņem niezes, iekaisums perfekts, vienkārši perfekts arī sievietēm tajās vietās, teiksim, ja ir kaut kāda nieze, ļoti sudraba gēls ir vienkārši, the best. Tā kā ļoti, ļoti spēcīgs, un viņam nav īpaši nekāna garša, tā kā bērniem ļoti viegli var iedot. Un pēdējais, ko es gribēju pastāstīt, teiksim, šī te mājas aptieciņa dabas, ja, ir šis emultauki. Emultauku ļoti daudz zina ar teiskoku eļļu. Tātad gan antibakteriāls, gan dziedē. Ja ir kaut kādi sasitumi, mēs arī droši viņu varam smērēt, ja. Ir kaut kādi niezošas, kaut kādi izsitumi, ja, arī varam smērēt. Bet kur vēl viņš palīdz? Viņš palīdz tīpaši mēs pieaugušiem un bērniem smērējam te pie deguntiņa, un lūpiņas sasmērē, jo tas teiskoka eļļa, viņa nav tik, viņa ar to emultaukiem, viņa nav tik kairinošā ādē. Līdz ar to mēs tādā veidā pasargājam sevi, jo mēs tos vīrusus jau ieelpojam vai teiksim, norijam, teiksim, kādu to bacilīti. Bet tad mums ir aizsargs, ja, un ļoti labi strādā šis te emultauks. Tā kā tiešām iesaku, man vienmēr, tad, kad es strādāju ar bērniem, man vienmēr bija mazākiem bērniem, vienmēr bija līdz emultauki. Jo gadījumā, ja kāds saskrienās, kāds kaut kur dabon punu vai vēl kaut ko, es vienmēr sasmērēju, un viņš noņem arī ātri sāpītas nos. Tā kā ļoti labs. Lūk. Tā kā tā, tas ir pamats rudenim. Rudenim vienmēr ir jābūt mājas aptieciņai mājās, jo, ja kaut kas jau ir nonācis organismā, mēs tādā veidā ātri to apstādinam un neļaujam attīstīties, ja? Bet ja ir kaut kas nopietnāks, noteikti rakstiet, zvaniet, jo tādā veidā mēs es varu jums pakonsultēt, ko darīt. Jo, ja ir kaut kas, daudz smagāks, tad ik pa 2 stundām ir kaut kas jāiet. Jo tīpaši šīs dabas vielas ļoti ātri izstrādājas, piemēram, skudurkoka mize, ja? Es ik pa 2 stundām iedodu organismam, ja, tad spēku un neļauj tam vīrusam attīstīties. Ja? Tad mums jānoņem viņam šīs barības vilnas tam vīrusam, lai viņš neattīstītos. Tā.
Nu kā, varbūt ir kāds jautājums, droši rakstiet. Es varu tikmēr atbildēt uz jautājumu. Nu, lūk, ko es vēl ieteiktu? Noteikti attīrīties, tad rudens ir tas laiks, mēs attīramies no parazītiem un arī dodam šos mikroelementus. Un tad mūsu organisms būs spēcīgs no visa kā. Jā, tad mums nebūs jāslimo. Bet bieži vien ir tā, kāpēc tad rudens ir tas laiks? Protams, paliek vēsāks, ja caurvēju, vēl kaut kas, jā, piekrīt. Bet ja mūsu organisms ir spēcīgs, viņš izturēs to slodzi. Ja? Viņš izturēs, un mēs būsim vienmēr gan darbā, gan bērnu skolā, bērnu dārzā, un būsim smaidīgi un enerģijas pilni. Tā kā viens no iemesliem ir jāskatās, kāpēc ir šī enerģija, ja? Un katrai niansē ir kaut kāds pamatojums, un tas ir jāsameklē. Mēs nedrīkstam, kaut kas tur būs, gan jau pāries. Pēc kāda mirkļa var arī būt kaut kas vēl cits, jo tas aizies kā ķēdītē. Nu, lūk. Man bija arī daudz runātāji, kas gribēja pastāstīt, bet šobrīd viņi ir aizņemti. Bet norunāsim tā, ka viņi uzfilmēs kādu video, tad es arī ievietošu vai nu šajā platformiņā, vai arī Zoomā. Tie, kas vēlēsies, varbūt noskatīties pēc tam, kad es aizsūtīšu tos video klāt. Nu, lūk, laikam arī viss. Vēl par korālu maini, tie, kam vēl ir laiks, lai paklausās, korālu maini, kur es viņu vēl izmantoju. Ja ir vēdera problēmas, tātad čidrs vēders, ja mums ir kaut kādas situācijas, kad esam apēduši to kaut ko vecu vai saindējušies pārtiku, tad korālu mains ļoti labi strādā vēl spēcīgākā melnā ogle. Es tik tiešām viņu paņemu un izbaru mutē ārā, citi ar to dara, un viņš kā sorbetiņš savāks uz sevi un izvedīs ārā. Tāpēc, ja man ir bijušas tādas lielākas problēmas, jau kaut ko esmu noķērus, vai kā es arī bieži vien izdaru mutē, ātri uzdaru ūdeni pa virsmu, ļoti labi strādā. Tā kā arī tādā veidā viņš ir ļoti labs. Nu tā. Nu ko, esmu iekļausies pusstundā, sākusi laicīgi, un tad jau mēs turpināsim šīs tikšanās katru nedēļu. Droši varat iekomentēt, kāda tēma interesē jums. Tad arī varēšu, tā kā saka, padalīties ar tām zināšanām, arī citi cilvēki nāks pastāstīt, lai būtu interesantāk. Un tā kā, lai foršs vakars, lai viss skaisti izdodas, un gan jau arī būs kāda vēl tēma konkrēti par bērniem, ja? Tā kā, lai skaista diena, vakars, un esam veseli rudenī. Jā, forši, redz kā.